Sveiki, BDRV lasītāji! Šajā video apskatīsim vienu no jaunākajiem Huawei vietāluņiem – Huawei U8500. Šīs ir uz Android operētāja sistēmas strādājošs tālrunis, kurš nu ir pieejams arī Latvijā. Un no vietāluņa sugas tas arī ir pagaidām viens no lētākajiem, bet nebūtu sliktākajiem telefoniem. Pilnā telefona summa ir nedaudz virs 100 vatiem. Tās ir 109 vati. Pagaidām telefonu iegādāties piedāvā Vita Latvija, un par šādu cenu tālruni skaits pagaidām esot ierobežots. Tālrunim ir kapacitīgais skāriņotīgais ekrāns, reaģē uz viegliem spiedieniem, un ja labi ietrenēti pirksti, tad nemaz nejūt nepieciešamību pēc ierbūīša vai cita palīga instrumenta. Pārvaldot telefonu ir iespējams izjust visas Android 2.2 priekšrocības. Ar internetu strādājošās aplikācijas tīri raida un pilda savu uzdevumu. Sazināties Twitterī, lietot Foursquare, visu to varam darīt. Mums ir Huawei U8500, viens no visjaunākajiem Google Android mobilajiem tālruņiem. Teiksim tā, viņš ir ekonomiskās klases, bet tagad viņš ir bitē pieejams ļoti lētām naudām. Tā kā, jā. Un tu esi viens no laimīgajiem, kas viņus ieguvis. Jā. Tā. Jā, skaists tā. Rāda, kādas features ir viņam. Ļoti daudz viņam ir. Viņam ir Twitters iekļauts, varam apsīties pat mani Twitter. 41 Tā ir oficiālā aplikācija, kas ir priekšā Androidiem. Nē, viņi jau ir iekļauti. Pilnīgi. Jau ir iekļauti iekšā Androidā. Jā. Skaidrs. Tas ir Twitter. Tas ir viens. Tālāk. Tam varbūt ar to skaņas tā kā vadību. Viņš labi atpazīst, piemēram, ja tu ierunā angliski kaut ko, es nezinu, piemēram. Mierīgi, tuliņās. Pamēģinām varbūt. BDRV laikam jau neņems, tas ir latvisks variants, tāds ļoti. Varam pamēģināt. Mēģinam. Bidre.lv. Ko viņš mums atradās? Tagad meklē. Cerams, ka es mazā atradīs. Tur visādus dīvainības atrod. Dīvains. Birthday. Kā man dzimšanas dienu vajag? Labi. Galvenais birthday priekš Daka. Sāksim mūsu vislabāko. Cancel. Palaidīsim mūsu vismīļāko klipiņu. Kā tu mēs? Angry Video Game Nerd. Un pirmais uzreiz ir. Precīzi atpazina. Kā tev tas turpat apmierina? Ideāli, pilnīgi. Es varu viņu pat šādi. Tas jau visiem principā, tas jau daudziem. Rekur login forma, Abraukā, tā, maz bišķiņ. Tas ir šīs dienas jaunais viens no rakstiem. Īpat bruņu vēste ļoti interesanti. Mīnus uztaisi. Es to kopskatu dabūt. Tas tā normāli. Tā, un kā viņš tev, kādas sajūtas rokā viņu paņemot? Viņš neveikās tāds plasmas klucis vai kā? Nē. Nav tāds, Nav, telefons ir ļoti labs. Pat skaņa ļoti labi ir. Skaņa jau principā mēs te varam rakstīt, Tas jau atkal atkarībā no mūsu ierakstu iekārtām, kuras nav jau diezko diži labas. Parasta kamera. Palaidīsim. Laidies vaļā. Palaidīsim tādu pieklājīgāku mūziku. Palaid. Benny Hill jau nelaidīsim vaļā. Ko par mums padomās cilvēki? Benny Hills? Tas ir. Nezinu, rekur Omfu labirintu uzliec, piemēram. Cik jūs dzirdat te caur to kameru nabadziņu? Teiksim tā, pa 109 vatiem tīri sakarīgi. Tas tā. Un eBayā es skatījos vakar. Kopā ar visu pasūtīšanu, ar visu izkuģošanu maksā 170 lati. Riņķi ir kaut ko metāls. Pielieku klāt pie metāla, un ko viņš sāk darīt? Sāk uztvert metālu. Tiešām! Viņš uztver metālu.
tas nav tīrākais metāls, bet tas ir metāls tomēr. Tas, man liekas, ir saistībā varētu būt ar to, ka viņam ir kompass iebūvēts ar visiem GPS-iem un šitiem visiem. Jā, viņam ir arī kompass. Palaidē GPS-u, pastīsimies, kur mēs atrodamies. Tūliņās palaidīsim GPS-u. Tā, krums ir tas Google Maps. Tā, atvainojiet, te ir neliela nekārtība. Tas jau pierasta lieta. Telefons tev ir apmēram, kādu nedēļu varētu būt, jā? Jā. Pirmajā dienā viņu paņēma, cik es sapratu. Tā. Tas tā skip. Parāda, kur es precīzi esmu, tādēļ, ka latitūds reiz nosaka, kur es precīzāk esmu. Lūk, mēs esam! Pat uzrāda Guntars Lācītis. Tikai viņš ir pārāk pievilks to. Jā, un otrkārt, Google Maps kaut kas ir, mēs sēžam otrpus dambim, nevis pagalmā kādam. Tas ir tā gadās. Mēs nesēžam sūkņu stacijai pagalmā iekšā. Tas bija neliels Bedre LV apskats mobiliem tālrunim Huawei 8500. Paldies, ka skatījāties!